Šāda te vietiņa. Tur kāds ir dzīvojis vēl nesen, izskatās visi iedzīvi atstājis ar visiem iepirkuma ratiņiem. Šāda te vietiņa. Gailis tur mudina visus. Un šeit man jāsavāc mašīnas. Teica, ka 6 būs vaļā, bet ir 6:15 un viss ir pilnīgi cieti. Labrīt, reku mans ģīmis ir. Filmēja priekšējo kameru, kura tumsā diezko labi nefilmē, tāpēc tāds graudainums būs bišķiņ. Bet jāpaņem man no šīs te Mannheim stāvvietas 5 Subaru, gandrīz jauni, kaut gadu veci. Outback Foresteri un kaut kāds viens mazais variants arī. Jābrauc būs uz Vašingtonu štatu, Takoma pilsēta. Nezinu, kāpēc tā sēti ciet, tur priekšā mašīna piebrauka, šlagbauns ciet, vārds ciet, būdā gaisma nedeg, neviena nav. Es biju atbraucis uz citu vietu, vispār adresi man bija iedot cita tepat blakus. Un tur vakardien es jau gribēju sakrauties, un šie teica, tās mašīnas atrodas citā vietā. Brauc uz turieni no rīta, 6 viņi būs vaļā. Jau cik ir pulkstens? Neviena te nav. Pārgājis es esmu uz autovedēju, iemēģināt roku. Tas ir 5 mašīnu piekabe, to es nonomāju un smago nopirku. Pēc tam, kad to veco tanku es pārdevu, tomēr izdomāju nopirkt citu smago bišķiņu, tā kā jēdzīgāku, praktiskāku, teiksim tā. Tas Volvo es parādīšu jums. Tāpat skaļa rūts tagad, tur, ja es pieiešu klāt, neko nedzirdēsiet, ko es saku. Pieciniece ir ļoti parocīga, Sun Country piecinieces setups, ko visi grib, visiem viņš patīk. Ļoti grūti atrast, ļoti dārgi maksā. Jauna šāda te piekaba maksā 100 štukas. Lietotas tur 60, 40, visādas tās cenas. Gan jau arī dārgākas, gan jau arī lētākas. Atradu es viņu Marketplace'ā, ielika kaut kādu kubiešu Miami tur. Uzreiz aizbraucu savācu. Laikam es biju pirmais, kas es viņu pieteicos uz viņu, man viņu atdeva. Bet piekaba paveca, arī dārgi nemaksā, 1500 mēnesī īre. Viņa stāv 2 iet mēnesī īre, tā kā 1500 ir diezgan lēti, bet viņa paveca un viens gultņa blīvslēgs izšķīda vakardien, viss ceļā tur ir. Es it kā sarunāju servisu, un pēc tam es sapratu, ka tas servis ir tepat blakus. Uz šajās pašas ielas, pretējā ielas pusē, tur kaut kādā privāta mājā serviss esot, kas pieteicās šodien nomainīt to blīvslēgu. Es uz Bobi vienkārši googlē ierakstīju truck repair un Fontāne, jo es zināju, ka Fontānā es tā kā kraušos, un man vajadzēja apmēram šeit to servisu. Piezvanīju pirmajam, kas man iekrīt acīs. Viņš teica, jā, rīt varam 8 ķipa nomainīt. Un pēc tam izrādās, man tepat arī ir jākrauj mašīnas uz tās pašas ielas. Bet vēl diena knapi ir sākusies, šī sēta ir ciet, un par to servisu arī es nezinu, vai viņš izdarīs to, ko teica, vai nē. Te jau redzēsim, kā diena risinās. Kaut ko kavējās sarks, tas čelīts, laikam arī atvedis ar to mašīnu, tur laikam viņam jānomet. Viņš saka, ka sarks vēl nav atbraucis un attaisīs vārds, bet viņam bija jau jābūt atbraukušam. Čarsāka, ka 6 bija jābūt jau visam vaļā, bet nav vēl. Atbrauc čelīts, izskatās, ka tas ir viņš, kas attaisīs man teritoriju. Vienu mašīnu es jau uzkrāvu, bet lieta tajā, ka tā viena diena gadā, kad es atbraucu uz Los Angeles, ir tieši tā pati viena diena gadā, kad te gāž lietus pilnīgs, nereālākais lietus bija. Es te pilnīgās izmirts, krāmējot to vienu mašīnu. Viņai pilnīgi beigts akumulators, pilnīgi beigts.
Es viņu piepīpēju jārdā un atbraucu līdz ielai un izslēdzu motoru, jo es neatstāju ieslēgt mašīnu, tāpēc, ka uz Bomārs te ieleks un aizbrauks. Un tad ziņās to varēs redzēt, kā viņi policija dzenās pakaļ, bet es izslēdzu motoru, aizēju uz smago pakaļ kaut kā cimdiem, cimdiem te izlaižu to platformu ārā, visu to. Tas bija vispār uz tās ielas, es biju pārbraucis, tāpēc platforma tagad atpakaļ ir iebīdīta. Un sāk vienkārši lopiski gāzt lietas, un viņš atkal nelec. Vispār pat neviena lampiņa neiedegās. Tad man bija boosters, piepīpēja viņu vēlreiz. Jārdā es piepīpēju ar viņu kaut kādu boosteru, kas viņiem tur stāv. Šeit ar savu uzbraucu, piesēju jau. Skatāmies, kurš no šiem varētu būt mans. Paganē, Outbacks. Šis ir šis ir Foresters, vai vispār ne, kaut kāds akcents vai Foresters. Šis izskatās pēc Fora, un tas izskatās pēc tā viena akcentu vai ascents. Bet mums vajadzīgs ir Outbacks. Tad es atkal kaut ko sašuvos. Arī kur ir Outbacks. Varētu būt, ka šis arī ir īstais. 27407. Jep, tas būs īstais. Nu, ko ņemam viņu ciet? Es esmu uzbraucis otro vāģi zem pirmā. Varētu viņu te it kā atstāt, varētu tā kā vēl bišķi uz priekšu pabraukt. Gribas izkāpt ārā paskatīties, bet es sapratu vienu problēmu. Tā kā šis ir jau otrais vāģis ar pilnīgi beigtu akumulātoru, tā ka viņi noslāpē neviena lampiņa neiedegās. Kā mēs viņu iedarbināsim, ja tas ir augstākais, ko var pacelt to priekšu. Viņš stāvēs zem platformas ar beigtu aķi. Kā mēs viņu ārā dabūsim? Ko darīt? Es nezinu, ko darīt. Varbūt atstāt viņu kā citu. Varbūt kādam citam Foresterim ir labākā stāvoklī aķis, ka varēs kapotu atvērt vismaz. Nevis Foresterim, bet Outbackam. Es nezinu, ko lai dara. Stulbums. Mēģinu nomērīt augstumu. Liekam, vietu taisni un grozam. Bišķiņ grūti ir izdarīt. Kur viņš sitās. Paceļam augstāk un grozam, kamēr nesitās. Un kaut kur šitās laikam tas augstums. Šitās laikam tas augstums būs. 13,6,5. 13,7. Man liekas, ka motora pārseks pat ir augstāka. Čiki. Aha. Nu, ar vienu roku tas ir tā, kā ir izdarāms. Aha, atcitās. Nu, kaut kas tāds varētu būt. Nu jā, tas pats vien ir. Varētu tā kā vēl pacelt, tāpēc, ka to Subaru vajag vēl uz priekšu, apakšējo Subaru vajag vēl uz priekšu dabūt. Jo arī kur otrais lifts, nav iespējams pacelt viņu. Laikam tas Outbacks ir jāņem ārā no turienes. Pirmkārt, viņam ir beigts akumulātors, viņu uz problēmu dabūt no piekabes. Nu, teorētiski laikam var ielikt neitrālajā arī bez aizdedzes un izripināt viņu ārā. Nu, kaut vai pastumt, izripināt ārā. Un, tad jau, teiksim, pielikt vadus. Kaut gan, ja viņam elektriskā rokas bremzes, tas arī varētu būt jautri. Tātad cerība ir, ka no 5 Foresteriem, kur 2 jau ir pilnīgi beigts akumulators, kādam būs dzīves akumulators, ko iebāzt zem tās šķēres, tur kā ķīli, ieķīlēt iekšā. Pirmkārt, lai viņu var iedarbināt. Otrkārt, ja tas ir Foresters, viņš būs īsāks. Man liekas, ka Foresters ir bišķiņ īsāks. Un ja es tieši tāpat nolieku Foresteru kā šo te Outbacku, tad es varēšu pacelt otro liftu, kurš sākas šeit. Šobrīd es viņu nevaru pacelt, tāpēc, ka redzēt mašīnu priekšā. Es viņu īpaši dziļāk tur vairs neiebraukšu. Bet Foresterim, man liekas, ka motora pārseks ir augstāk, tā kā jumta līnija varbūt pat ir tikpat, bet motora pārseks man ir aizdomas, ka viņam ir augstāk, līdz ar to baigi vietas te nav. Šis ir maksimālais, cik var pacelt šo šķēri priekšu.
pakaļ vēl var celt, bet tas neko baigi daudz nedod. Tikmēr atbraucis ir mehāniķis un ķersies klāt tam gultnim. Es varētu izvilkt visas mašīnas ārā no stāvvietas un skatīties, kur strādā, kur nestrādā, kuro likt. Izdomāt, kā viņas salikt, bet, kamēr viņš remontē piekabi, es, protams, ka nevaru kraut neko. Bet, vismaz izvilkt ārā es varu un safotografēt visu. Tā, mašīna ir labu laiku parūkusi. Vismaz kaut kādas 30-40 minūtes skaties. Izslēdzam. Un ieslēdzam. Pilnīgi nekas nenotiek. Neviena gaismiņa neieslēdz. Avārijas signāls nestrādā. Kāds brāķis, nobraukums mazs, bet visiem beigti aķi. Tā it kā vispār nebūtu akumulātoru. Un stūri gļučī, bīstam braukt ar viņu. Tu brauc un tā straujāk griez stūri, un stūrs pastiprinātājs vienkārši tā kā izslēdzās un sāk tā kā raustīties stūri. Tas varētu būt arī droši vien saistīts ar to, ka te akumulators ir beigts. Mums ir trešā mašīna ar akumulātoru tik beigtu, ka nestrādā pilnīgi nekas. Lūk, viss ir izjaukts. Lūk, viss ir izpeldējies eļļā. Loki jāmaina, tos viņš nemazgās, bet šo viņš teica, ka viņš var notīrīt iekšpusi. Tur ir gultnes. Saziņa notiek ar Google Translate palīdzību. Citādāk nekā. Es dabūju ārā 4. Tas ir Foresters. Un viņš ir vienīgais no 4 pagaidām mašīnām, kurām akumulators ir vismaz tik dzīvs, lai iedarbinātu. Knapi viņš pielec, bet pielec. Visām pārējām ir beigti, tā ka pat nekas nenotiek. Tagad es skatos uz augstumu, Foresters ir augstāks kā Outbacks. Acīm redzami augstāks. Bet viņš ir krietni īsāks. Deguns viņam tāds strupāks. Kaut gan motora pārseks ir arī augstāks, nav tik slīps, aerodinamisks kā Outbackam, bet izskatās, ka varēs viņu tur ieķīlēt. Vismaz to dzīvo, to, kas lec. Ar citu tas kaut kāda offroad versija, kas izskatās, ka pat ir vēl augstāks par šo. Varbūt nav īstenībā, varbūt tas pats vien ir vienkārši tur dažas plasmasiņas atšķirās. Bet es to, kuram dzīves aķis ir, likšu zem tās priekšējās, augšējās mašīnas. Un pārējās tad domāsim. Jāizvelk ārā vēl viena mašīna. Mehāniķis vēl strādā. Tā kā viss pagaidām notiek kaut kādās nebūt sakarīgas plānošanas robežās. Tā, mehāniķis ir pabeidzis darbu. Atkal sāka gāzt. Izlaižam spilvenus šeit, lai rāmpa nolaižās pie zemes, piespiežās. Un mēģinam braukt tās mašīnas virsū. Sākšu es ar to, kur var iedarbināt, un likšu tur tajā visšaurākajā vietā. Samaksāju 360, tas ir ļoti lēti, es uzskatu. Uzlika jauns bremžu lokus, blīvslēgu, satīrīja, visu tur salika, un tas nav dārgi, es uzskatu. Kaut kādas akcijas cenas te pie meksikāņiem Losandželosā vispār skaitās, ka ir ok remontēt smago par spīti tam, ka te viss ir dārgs. Meksikāņi remontē pa saprātīgām naudiņām, kā saka. Uzbrauc to vienīgo Fori, kas strādā. Man liekas, ka bišķi pat ūtas stikls ir te slēpēji. Viņš ir augstāks par to Outbacku. Tāds strupāks tas purns un augstāks. Redz, tāpat lifts neies garām bamperim. Jau tagad neies. Tas ir viens, otrs, viņš ir vēl jāpadzen uz atpakaļ. Mums ir bišķiņa problēmiņa. Mums ir neliela problēmiņa. Jo man liekas, ka tas ir pat tas stikls tur palēksies tā mašīna uz bedres un atliek tikai pieskarties un tur viss izšķīdīs stikls un solocīs jumtu. Jā. Augstāk šķēri neiet, izrādās. Man likās, ka iet vēl augstāk šīs tā stoika, bet neiet. Brauksim bišķiņu atpakaļ un skatīsimies. Drusciņ jau te varēs piepacelt to
šos cilindrus bišķiņi varēs līdz bamperam būtībā piepacelt. Domāsim tālāk. Šiem vispār nav benzīna šitam. Ja viņam vēl tūlīt benzīns beigsies, tas būs vienkārši kronis. Nezinu, cik tur tuvu var braukt. Būt vēl. Nu, ko ir sakrauts, visas 5 mašīnas, noņēmos te ar tiem akumulatoriem, man boosters nosēdās, vajadzēja palādēt drusciņu. Jo, ja ir tik beigts aķis, tad rādīja 75 proču boosterim, un viņš tāpat tur pīkstēja un teica, ka nedarbinās. Stāsts ir par ko? Stāsts ir tajā, ka es braucu uz Vašingtonas štatu, Takoma, un tur vispār nedrīkst būt pārkare, jo viņi mēra piekabes garumu ar visām pārkarēm, autovedējiem un raksta soda kvītis tikai tā. Tāpēc šeit mašīna ir nolikta līdz malu, kaut gan sagāžot viņu, tāpat viņi tā kā lien ārpus piekabes priekšējam tā kā līnijai. Nu, es ceru, ka tā nebūs beigā problēma, jo parasti jau mašīnas riteni brauc līdz atdurēji, un viss tā pārkare karājās līdz pat šejienei. Iekšā pat tur aiz tiem spoileriem ieiet dažreiz, tāpēc fifth wheels segli tika aizbīdīt uz aizmuguri, carholder setups saucamais, lai te to pārkaru var laist līdz pašai kabīnes sienai. Un ja tā mašīna ir pēc iespējas tuvāk kabīnei, tas nozīmē, ka šos cilindrus var celt pēc iespējas augstāk, un augstums būs vēl ok, bet tā kā tā mašīna nestāv, viņa ir maziņa. Citreiz jau lielākas tur stāv, tā kā tā mašīna nelīdz galam stāv, redzat, kāds attālums līdz atdurē ir. Tad arī viņi uzreiz iet augstāk stipri, ja tu viņu sāc celt. Tad ķīlis, kā ķīlis tika ielikt tā vienīgā mašīna, kura darbojās. Aķis ir pussprādzes, bet vēl iet. Pārējās visas neiet, ieskaitot arī to. Bet šeit es atvēru kapotu. Atstāju vaļā, nu, te pietiks vietas, lai atvērtu kapotu. Kapotu atstāju vaļā, domāju uz priekšu, tāpēc, ka dažreiz nevar izkāpt pa šejieni ārā. Te vai nu šeit ir pakaļ durvis, vai nu šeit atcitās pakaļ durvis. Nu, visādas tās mašīnas ir bijuši gadījumi, ka es pa bagažnieku lien ārā. Tā kā bagažnieks ir elektrisks, kapotu atstāju vaļā, jo es nezināju, es sēdēju pie stūras, es nezināju, vai tās durvis varēs atvērt, nevarēs. Vienkārši parauju vaļā kapotu, ja gadījumā man jālien pa bagažnieku, lai es viņu aiztaisu to bagažnieku elektriski, tad te atnāku, drusciņu paver durvis, izslēdz motoru, aiztaisu durvis un aizmirst par šo mašīnu pagaidām. Nu, schēma. Bet katrā ziņā ielikt viņu bedrē, varēja it kā vēl dziļāk likt, varēja arī nemaz tik dziļi nelikt. Paliet bišķiņu bedri uz leju, nav īpaši bīstami, viss te ir baigi labi. Un te pietika vietas pilnīgi atliktiem galiem, lai uzbraukt mašīnu, pāri nekas nekarājas, oficieri būs priecīgi. Cerams. Viss it kā ir sastiprināts. Augstums 13,9 šai mašīnai priekš. Kapots apmēram 13,9. Nu, West Coastam tas ir ok. Vispār autovedējiem skaitās 14 oficiālais augstums. Bet ar tur neviens līdz galam skaidri nezinu, vai šis skaitās autovedējs vai nē, jo šis jau pēc būtības ir parasts vilcējs ar piekabu autovedēju. Vai viņš palien zem šīs kategorijas, es īsti tur tā līdz galam nezinu. Šeit arī it kā varēja vēl zemāk palaist, bet sabijos bišķiņ cik tūl. Tā platforma sāk nākt stiklam, tomēr vienu zobu augstāk pārliku, vienu caurumu. Šeit arī jāskatās ir riktīgi, ka tu sāc gāzt šito mašīnu. 45 grādos viņa ļoti sāk nākt tuvāk šai mašīnai. Te var ļoti viegli iebersties. Te ir jāskatās šis attālums starp šīm divām mašīnām. Es domāju, te ir safe. Tur ir safe. Neko nesaspiedīs, nepalieksies. Nu, lai kāda palieciena būtu, viņi nesniegs to platformu. Šeit ir kā viss safe. Tāda lūk puzlīte. Laiks laikam posties ceļā ir briesmīgs laiciņš. Es jau vienreiz pārģērbos žāvēju drēbes. Es varu droši šitās drēbes arī vilkt nost un likt žāvēties. Un mēģināt atrast vēl kaut kādas drēbes, ko uzvilkt, jo tā kaut kā darbiņš ir padarīts. Es šo daru 3. nedēļu. Es pats te vēl ļoti taustoties to visu daru. Man pieredzes vispār pilnīgi nav nekādas autovešanā. No nekādas, es domāju, 3 nedēļas.
Tā ir diezgan minimāla pieredze. Dabūju darbu es firmā ar savu smago, kuri man prasīja, kāda tev pieredze kārholingā. Es saku, nu nav nekāda pieredze kārholingā. Viņi man saka, ka vajadzēs tā kā iet apmācībai, ja tu gribi strādāt. Kāpēc tu domā, ka tu varēsi tā braukt? Un es viņai saku, tu vari iet apmācīt savu suni, gan jau es kaut kā pats tikšu galā. Mūsu pirksti met Dieva zīmi, kamēr pār pasauli valda dūri. Vieta, kur īsti nav piederības, par ātri, lai atslāpinātu pulsu. Skrietēju līdzi gan pieredīšu, kamēr man apkārt brigāde būs. Jūtu, kā brīdis man iepatīkas, kad naktī krastā dimanti klūp. Mēs tam bijām tik tuvu. 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 Mūsu pirksti met Dieva zīmi, kamēr pār pasauli valda dūri. Vieta, kur īsti nav piederības, par ātri, lai atslāpinātu pulsu. Skrietēju līdzi gan pieredīšu, kamēr man apkārt brigāde būs. Jūtu, kā brīdis man iepatīkas, ka naktī krastā dimanti klūp. Reizēm liekas, ka barometrs sāk aizstāt manu laikrādi. Reizēm liekas, Pagaidām viss izskatās labi. Pagaidām viss izskatās labi. Gultnes arī netek. Viss tur izskatās pagaidām ok. To, ko man remontē. Nekas sačakarēts nav. Izskatās. Tā arī bišķiņ tuvu jau ir, bet nu labi, varbūt arī, ka nav tuvu. Iemēģināsim lauku trakstopu. Dušas. Laika limits 30 minūšu. Tā. Nu gan maz vietas. Gaisma nestrādā, tas vēl trūk. Strādā. Labi, kāda atšķirība, bet vietas nav daudz. Mūsu pirksti met Dieva zīmi, kamēr pār pasauli valda dūri. Vieta, kur īsti nav piederības, par ātri, lai atslāpinātu pulsu. Skrietēju līdzi gan pieredīšu, kamēr man apkārt brigāde būs. Jūtu, kā brīdis man iepatīkas, ka naktī krastā dimanti klūp. Labrīt! Nākušies rīts, neesmu paticis ārā no Kalifornijas. Vakar tā miegs uznāca, knapi izbraucu cauri Sakramento un stājos malā. Devos gulēt. Baigi noguru vakar visu tā dienu, stresā, kraut tās mašīnas, lietus gāza pilnīgi visu dienu, un pēc tam viņš gāza pilnīgi visu ceļu līdz vēlam vakaram es braucu un vienkārši visu laiku līst un kaut kā bišķi nogurdina. Pamodos, piena nebija, kafijas nevar iedzert bez piena, nācās 100 km nobraukt. Bešā atbrauc līdz Valmartam, nopirku šo to pienu ieskaitot un tā. Tagad turpināšu ceļu. Steigas nav, šodien ir svētdiena, nē. Šodien ir svētdiena, jā, pareizi, un rītdien piegādāšu to kravu. Nav nekāds nozīmes īsti, cik tālu es šodien aizbraucu. Galvenais, lai ap rīta pusi varētu ierasties pie tā dīleru centra un izkraut viņiem tās mašīnas. Laiciņš joprojām nelutina, vienkārši visu laiku līst, bet vismaz daba priecē, baigie skati, baigie meži. Joprojām esmu Kalifornijā. Neesmu nekad braucis pa I5 koridoru nevienu reizi, tāpēc man visi tie skati ir jauni.
ticis garām pilsētai Redingu, un tad es skatos kartē, ka tas ir centrālās ielejas. Centrālās ielejas, tā teikt, ziemeļu apdzīvotā vieta pēdējā. Un tagad es rāpjos ārā no tās centrālās ielejas, te arī te kalni ir. Jāpārkārtojās, viens smagais jāpalaiž joslā. Tur, kur kāpums, tur ir labā josla atvēlēta smagajiem, lai lēnām velkās kalnā. Vienā brīdī viņi beidzās, un tad, ja tu esi blakus kādam smagajam, tad vēlams viņu palaist, protams. Baigie skati, turpat ezeriņš kalnu pakājē. Nopietnas kalns. Baigā vietiņa. Sveiciens no Oregonas. Pirmo reizi. Vispār es esmu bijis Oregonā, bet vienreiz tikai pārbrauc pāri robežai, iekrāvos un aizbrauc. Baigais kalns. Pārēji. Baigie līkumi, baigi uz bremzītes visu laiku jābrauc. Motorbremze ļoti labi kalpo. Baigie skati. Šis reģions saucās Pacific Northwest. Ļoti skaisti. Ļoti skaista daba. Mašīna, kas sāk uztāpēc, lai viņi negaudo. Pa šitādiem līkumiem jābrauc. Visu, neiet augšā. Tagad es lejā braucu, iepriekš es baigi cītīgi rāpos kalnā. Smagi gāja. Ar visu to, ka mašīnas jau diezko smagas nav. Esmu ieradies gala punktā, Subaru centrā. Un sāksim krāmēt nost tās mašīnas. Ir jau 3. vai kuro vai 4. dienu vienkārši konkrēti līst. Sāk apnikt, bet ko darīt? Var sakot, ņemsim nost pa vienai tās mašīnas, kur vajag piepīpēt, to piepīpēsim. Cerams, ka nebeigsies benzīns tai vienai, kas uz astes ir, bet es jau teicu, tur servisā salonā es biju iegājis, satiku darbinieku, teicu, vienai mašīnai ir reāli maz benzīna un 4 bija beigti aķi. Ja kas, lai nāk palīgā man. Bet darbojamies. Pirmais pacients. Paturam. Noklakšķ. Pilnīgi. Ai. Aiziet. Šī tā bez benzīna. 2 sprāgoņi ir nokrauti. Laidīšu lejā tagad šo. Tā kā es neesmu setapojis kaut kādu kameras turētāju tagad. Pamēģināšu vienu roku. Jāieslēdz ir sūknis ar šo podziņu un kloķīšu 4 darbina abus liftus. 2 kloķīšu šo liftu, 2 kloķīšu to liftu. Un tagad atcerēties, ka jāgrūž kloķītis ir uz priekšu, nevis uz sevi, tāpēc, ka jālaiž lejā tā mašīna. Ja celtu vēl augstāk, tad jau baigi tūtai nākamajai mašīnai un tā. Sašūties gan nevajag. Spiežam kloķīti un tie cilindri laižas iekšā. Es tā pamazām, tā lēnām, viņa ātrāk vispār kustās, bet es te tā demonstrācijas nolūkos piesardzīgi. Es to tagad padarbināsim otru kloķīti. Palaidīsim to priekšu. Varētu būt, ka bišķiņ strēles posms ir. Stojkas jāiesmērē. Ja dažreiz kaut ko neslīd, bet te viss ir tāds diezgan vecs un pa lēto, tieši tā kā man patīk. Laižam lejā viss veiksmīgi. Jau te kāds drošs attālums ir starp šitām 2 mašīnām. Laižam lejā. Cik viņa ātri krīt, ja kloķīti palaiž. Paspiež tālāk. Tā. Nolaidīsim šo stojku līdz galam.
Kaut kas te ķerās. Baigi ķerās tā statne. Labi, iekšā ir. Un lejā ir. Sienam vaļā riteņus, liekam boosterīti klāt, darbinam iekšā. Puķīti. Reku, man pirmā mašīna, kas jāsavāc, pa ko es esmu nenormāli dusmīgs, ir paskatieties, kur jābrauc blakus tam kalnam lielajiem Mount Olympus. Reku, Bella Swan dzīvo kaut kur te, kur viņa te dzīvo. Tūlīt jums atradīšu. Šeit, Forks. No filmas pa vampīriem. Bet man jābrauc ir uz šejien. Jāsavāc kaut kāda Toyota, jo nākamās mašīnas man jāsavāc ir Sietlā, kas ir, te. Kent viena mašīna jāsavāc, otra virs Sietlas kaut kur šeit, Everett, laikam tur bija. Ko tas nozīmē? Kur vienīgais ceļš ir šeit apkārt. Nenormāls gabals jābrauc, jo šeit tie ir prāmji, tie nav nekādi tilti. Un ņemot vērā, cik maksā par tām mašīnām, ar prāmi nav vērts braukt. Es gribēju teikt, vispār nav vērts braukt pakaļ tai mašīnai. Es jau teicu, dispečerē es labprāt stāvētu. Bet, jātiek kaut kā prom no šejienes. Nezinu. Skumji. Tāpēc braukšu pakaļ tai mašīnai un tad atpakaļ visu šito gabalu, apkārt visam šitam ūdenim, atpakaļ uz Sietlas pusi. Braucu pakaļ jau otrajai mašīnai, pirmo Toyotu jau savācu. Un šo mašīnu man piespēlēja pēkšņi, kad es mēģināju savākt Toyotu. Man teica, ka tepat blakus ir vēl viena mašīna uz Salt Lake City, vai es ņemšu. Paņēmu. Un brauksim. Skatīties, BMW kaut kāds. Un te ir Kanādas robeža riktīgi tuvu. Parādīšu jums. Hop. Kur tas ūdens nošķir Kanādu un ASV, es tā skatos. Šādi izskatās Vašingtonas lauki, fonā augsti kalni iesniedzas mākoņos, bet vispār tavu brīnumu bišķiņ noskaidrojās debesis. Spīd cauri zils debes. Kas tad te staigā? Tikai neskrien man priekšā, lūdzu. Bet savāc BMW pilnīgi miskast, absolūti nojāt, reāli šrots. Vienkārši šausmīgi, viņu jājauc zem preses jāliek pa lielam. Es nezinu, kam viņi vajadzīgi ir vest uz Salt Lake pusi. Nezinu, kam vajadzētu tādu miseni pārvest. Maksās kaut kādu tur $730 no šejienes līdz Salt Lake. Cash on delivery, tad redzēsim, vai tur kāds ir gatavs maksāt arī par pakalpojumu. Kaut koki. Baigais skats. Smuki tagad meklējam izeju no šejienes. Kā šeit varētu tikt atpakaļ uz šosejas. Paskaties, kas paskāp. Vienkārši pasaka. Reku Rēsnā Smitija kafenīte ar burgeru skulptūru. Vienu burgeru varētu arī apēst tādā lauku mājā. Restorančiks. Izskatās, ka te ir tāds stiliņš līmēt naudu pie griestiem, pie sienām. Pilns ar naudu, bet kur rakstīts ārpusē. Kaut kādai tur labdarībai noziedoti 26,000. Nezinu, kurā gadā tas bija. Tā ir nauda, kas te ir salipināta viss cauri. Acīm redzot, kaut kādā brīdī viņi sāk ņemt nost to naudu. Bet, crazy. Smaka te ir jocīgi no tās naudas droši vien.
Uzrakstīsim kaut ko uz banknotes un arī pielipināsim. Viņas tur visas izkrāsotas ir izķēpātas. Es pārbrīnos, ka tādas pieņem kāds. So. Smitty and my husband's dad were best friends in the Marine Corps. And then my husband's dad passed away when he was young. So Smitty didn't have it. Labi šeit. Ja kādreiz braucat garām ar esnajiem Smitiem, es esmu atzīmējies. Te ir mans truck number un Riga. Te būs. Ja kāds nāk ēst te garām braucējs, tad tas ir galdiņš pie loga un pie nākamā galdiņa. Pasveiciniet mani. Šāda te vieta ar indiāņiem, ornamentiem baigajiem, bet stāsts par to, ka viss Trumpa zīmes, viss tas MAGA forever. Tādi riktīgie MAGA cilvēki, bet tā indiāņu ornamenti. Viņi teica, ka laikam, ka pārņēmuši šito vietiņu esot kaut kad tur ar vīru vai kas. Kaut kādi puspensionējušies. Ko, izosim tālāk, ka varbūt vēl vienu mašīnu savāksim šodien Kent, Manheimā. Tā, es esmu atbraucis uz izsoļu namu. Saucās Manheima, kur izskatās, ka autovedēji pulcējās. Mēģināsim te iestūrēt. Labums tāds, ka tie Manheimi dod mašīnas līdz kaut kādiem 10 vakarā. Tā, skatīsimies, kur mēs varētu noparkoties. Tā bišķiņ interesanti ir. Parasti var tā kā skuiņā caurbraucamajā veidā noparkoties. Te ir tā kā kaut kā jocīgi, bet labi, ap urnu brauksim kaut kur tur. Reku blakus vēl vienam Sankantrijam, laikam, tādam pašam kā man. Varētu viņam blakus tā kā nostāties. Var sakot, viņi dod mašīnas ārā līdz 10 vakarā, no 6 kaut kādiem, vai tie Manheimi strādā ilgi. Tas tāds priekš šoferu draudzīgs laiks. Tā kārtējā mašīna pilnīgi bez benzīna. Atbraucu es uz šejienu vanvīli, jo noliku es smago, tur, kur paredzēts, un aizgāju līdz stāvvietai tuvākajai. Izrādās, te ir vairāk kā viena stāvvieta. Un šajā Manheima stāvvietā nav nevienu luktu, tur vismaz nav ieslēgti. Kaut kāds laternas ir. Viena riepa ir pilnīgi mīksta. Jābrauc kaut kādu, nezinu, kilometrus atpakaļ līdz stāvvietai. Es tur pārdzīvoju, ka man Volīģis bišķiņ tur tā kā raustās no rīta, kad iedara vienu. Neraustās tāds, tā kā tur. Te kā čaliem jārūc motoram, kad iedara vienu no rīta. Labi, situācija sekojoša. Dispečers jau no rīta man sabojāja garīgo. Izslēdzās motors. Viņš automātiski izslēdzās tur pēc kaut kāda laika, ja nav uzlikt augstāk apgriezieni. Savu vakar es savācu šo nelaimīgo Toyotu, kurai tūlīt beigsies benzīns, tukšas riepas. Vēl es vakar savācu šo te BMW, kurš ierūcināms ir tikai būsterīti, un arī tur tāds kūp dūmi, un liekas, ka tūlīt viņš izbeigsies, tavās rokās nomirs. Vienīgā normālā mašīna ir šī, ko es savācu no kundzes, kas pārceļas no Vašingtonas uz Kolorādo. Viņa maksā par šo pakalpojumu $1600, bet reits ir 950. Tas, ko saņem pārvadātājs, šī firma, kas man uz sāniem ir. Firma par dispečeru pakalpojumiem ņem 12%. Tas nozīmē, ka man kontā ieskaitīs par šīs mašīnas pārvešanu $830 kaut kādus $6. Pusi no tā, ko klients maksā par šo pakalpojumu. Saņem tas, kurš dara visu smagāko darbu. Kauj smago pa bedrēm, pa sniegiem, lai degvielu, remontē, pērk apdrošināšanas, visu. Brauc stundām ilgi, krāmējās Lietuvas sniegā, augstumā vējā. Saņem pusi no tā, ko klients maksā.
tas ir vienkārši pilnīgi čau. Un dispečeri man iedeva Eskalēdu, kas jāsavāc pa ceļam. Vēl viena mašīna man ir iedot jau vakar Dodge Chargers un jāsavāc Eskalēds pa ceļam. Bet situācija ir sekojoša. Šie ir tie mazie autovedēji prieciņi. Tā mašīna kāpj ārā pirmā, tā mašīna kāpj ārā otrā vai trešā, atkarībā no tā, vai Eskalēds tiks paņemts. Bet viņas ir divas mazākās mašīnas, kuras vienīgās var nolikt tur priekšā vienu virs otras. Bedrē es varētu ielikt šo mašīnu un virs viņas uzlikt to Dodge Chargeri un uz astes vienīgā vieta, kur pietiek vieta, Eskalēdam ir uz astes manai piekabei. Jūs saprotiet, ka pilnīgi katrā iekraušanās vietā ir jāpārkārto visa tā secība. Mašīna, kas pirmā kāps ārā, tiek likta priekšā. Tas nozīmē, ka piegādes vietā man visas mašīnas jābrauc nost ir, lai dabūtu ārā to mašīnu, kas knapi vispār dzīve ir. Tas nozīmē, ka es aizbraucu pēc kaut kāda tā Eskalēda. Labi, es šito piepaceļu, ielieku bedrē to Toyotu, uzlieku Eskalēdu uz astes, bet aizbraucu pakaļ Chargerim, piektajai mašīnai. Man principā viss te ir jāpārtaisa. Par Eskalēdu maksā $750 no Sietlas līdz Denverai. Tie ir 1350 rupi sakot jūdzes. $750. Es parēķināju kalkulatorā 56 centi jūdzē par milzīgu mašīnu, vispār lielākā mašīna, ko tu vari nopirkt vispār. Cilvēks parastais, maisaimnieks var nopirkt savu Eskalēdu, lielākas pa viņu vairāk nav. Un pa viņu maksā 56 centi. Tādi te divstāvīgie autovedēji visi, viņi nemaz to Eskalēdu, es pat nezinu, kur viņi var viņu iebāzt. Varbūt viņi var viņu kaut kur iebāzt, bet tā ir milzīga problēma. Milzīga mašīna, šīm te Sun Country, kur asti ir brīva bez otrā stāva platformām. Tas arī laikam. Mēs varam paņemt tās lielās mašīnas, tā ir mūsu lielā priekšrocība. To lielo zivi mēs varam uzkraut uz astes, par kuru kārtīgi var nopelnīt. 56 centi, tas ir vienkārši smējās tev sejā. Es teicu, ka es to nedarīšu. Es vispār pretī nerunāju nekad. Es cieši klusu, sākos tiem zobiem, tad es pēc tam aizēju, ja man beidzās pacietība. Es esmu ļoti problēmu nerisinātājs īstenībā komunikācijā ar cilvēkiem. Es vienkārši klusēju un tad aizēju. Šoreiz es pateicu te dispečerē, es nebraukšu, es neņemšu to Eskalēdu, ņem nost viņu, es pa tādiem cipariem es neņemšu tik lielu mašīnu. Ir kaut kā jāpastāv pa sevi šitajā vaiprātīgajā biznesā. Tas ir vienkārši čau. Es labāk te sēžu šitajā Manheimā te 3 dienas, ēdu roltonus, bet es nebraukšu vienkārši. Es šitās mašīnas gribu vienkārši grāvī izmest. Tās kundzītes žēl, kurai tā Toyotiņa ir, tā bija sakarīga tantīte, parunājāmies. To es varētu aizvest viņai, tāpēc kā apsolīju. Visus šitos te miskastes es labprāt te nostumt malā un vienkārši braukt uz mājām. Šāda situācija no rīta Sietlas apkārtnē, baigais sastrēgums, brauc pakaļ tai 4. mašīnai. Variants braukt caur centru vai pa bypass 405. Braukšu pa to bypass. Es pat nezinu, vai pa to centru. Var tur laikam smagie braukt, es esmu tur braucis, bet rāda pa pāris minūtītēm ātrāk, ja pa bypass brauks. Kaut kā tā. Pārmaiņas pēc lietas nelīst, jo tas tā nogurdina arī pavirs visiem kreņķiem, visiem pārdzīvojumiem, visam grūtajam darbam, vēl, ka tev caurām dienām līst lietas, tas jau ar nekas nav. Šo mašīnu man jāpaņem Chargerīts vecs tāds. Es viņam inspekšanu uztaisīju, atzīmēju visas tās skrāpējums, viss riņķī, viņš tur sašvīkāts. Es viņu arī iedarbināt jau paspēju. Palēcos tai beņķī, ka es viņu iedarbināju. Skaties, starta podziņu nospiežam. Ārprātīgi skaņa vienkārši. Ārprātīgs troksnis salonā. Baigais kloķis. Neturās. Mopar. Rūdz zvērīgi. Braucam uz piekabas virsū.
Vašingtonas štatu, paskatieties kāds skati. Es par šo ceļu neesmu braucis nekad. Uz Oregonu iet 82. laikam. Baigais skats. Sorry, ka rādījums updates, tad, kad viss jau ir noticis. Lūk, šāds skaists skats Salt Lake City's pievārtē es atrodos. Piegādāju to BMW, es viņu nevarēju iedarbināt. Rakstīju īsziņu. Zvanīju tam, kas man viņu uzkrāva, bet atdeva. Kāpēc viņš nelec? Viņš tur man viņš neceļ. Zvans neatbild, viņš uz īsziņām tikai atbild, saka, ka durvīm visām jābūt ciet un jumperboxam jābūt 100% uzlādētam un vēl tur nesko stāsta man. Un tam klientam arī bija kaut kāds mini jumperbox, viņš pavisam maziņš, un mēs abus pieslēdzām un nav aizdedzis tam bendiem. Es nezinu, kāpēc rāda kaut kāds paziņojums. Pilnīgi čau. Es vienkārši ieliku neitrālajā, tur noņemot ātrumu pārslēdzēju to dekoratīvo apšūmu. Tur tāda podziņa ir ieliec neitrālajā un vienkārši noripināja viņu tur. Aizstumā viņu tur un es pārkrāmēju visas mašīnas. Kaut cik necik secībā, kā viņas kāps ārā, bet tur, kur es to Toyota izkraušu, tur vēl viena mašīna man atrada. New York Times and other publications at the time being like, if he just let, slavery dissolve on its own, that would have been a preferable way to the Nu, čau visiem. Negribās ar lukturīti spīdināt telefonā. Var sakot, es biju paņēmis pauzi no filmēšanas tādas, kā likās vienkārši baigi garlaicīgi. Piegādāju mašīnu Salt Lake Cityjā, piegādāju mašīnu Colorado Springs, tad netālu no turienes 2 mašīnas paņēmu, atbraucu uz Kanzasu, 1 mašīnu pa ceļam Kanzasā nometu, un tad 3 mašīnas Kansas City's apkārtnē vēl izmetu. Un tagad es esmu atbraucis uz iekraušanās vietu Kansas Cityjā, te Ford Transit busiņi, viena no daudzajām stāvvietām, kur viņi te simtiem stāv. Un man ir jāpaņem 3 busi, un izrādās viņi ir nenormāli gari, augsts arī, jumts viņiem ir, tūlīt skatīsimies, kāds ir augstums, bet gribēju jums parādīt garumu no sākuma. Tā, tagad es patēmēšu lukturim, jau bačs nosēdās, es esmu pirmo busu uzbraucis līdz gandrīz sienai, un man ir aizdoms, ka viņš neies garām šai te trubai, zini, es viņu varētu noskrūvēt to trubu. No, tas tikko ienāca prātā, ka es ar jums runāju. Ja es noņemšu to trubu, tad viņš varētu būt arī, ka neķersies nekur. Bet, nu jā, te arī jāpārliek tās gaisa šļaukas un elektrības vāds zemāk kaut kā, jo viņš ķersies. Bet, nu, tuvāk vairs nevar šo busu pabraukt kabīnei. Parādīšu nākamais bus. Mums ir piedzīts pie pašas priekšas, punca purnu. Nu, nav tur vairāk vietas, lai tuvāk pabraukt 2 centimetri. Trešais bus, mums te ir lielāka atstarpe. Te ir lielāka atstarpe, un tāpēc es domāju šo busu pabraukt pie paša bumpera šeit, un to busu pabraukt drusciņu uz šajieni. Jo, nu, tomēr man stress ir, ka viņš aiz tām spoileras purām aizķersies kaut kā pagriezienos. Bet šis bus ir uzbraukts, nu, uz paša galiņa. Knapi nost no rampas ir. Nu, rampu var iebīdīt, bet vēl 5 cm uz aizmuguru un riteņi būs uz rampu. Bet ir viena metode, kas ir, man liekas, pilnībā nelegāla un ļoti neiesakāma, ko varētu vēl darīt, ja ir stress par to priekšējo busu, kurš var aizķerties tur aiz kaut kā. Un stress ir par to priekšējo busu. Drusciņi tā kā ir metode šos te riteņus nolikt uz rampas, apstādināt busu, piesiet priekšējos riteņus, iekāpt busā, ieslēgt aizdedzi, ielikt neitrālo, atlaist rokas bremzi un iebīdīt rampu. Riteņi griezīsies vienkārši pa rampu. Tāds man varētu būt galējais plāns, bet nu, te ar garumiem visi slikti, augstumiem visi slikti. Kārtējā kaut kāda monstrozā krava.
Bet, nu, laikam jāpierod, ka autovedēja ikdiena tā ir. Katrā ziņā Oklahomai laikam naktī jābrauc cauri, jo man liekas, ka šie ieraudzīs šitādu te kravu momentā man apturēs. Pārējie štati Teksasa, es pa Teksasu nezinu, varbūt, ka tiem tur chill. Kanzas, ar neko tā baigi neesmu dzirdējis pa Kanzasu, ka viņi kaut ko baigi trakot. Oklahoma tie ir riktīgie. Oklahoma, Vajamīga tie ir riktīgie. Ajova noteikumu pārzinātāji un tā, bet es pat nezinu, kā labāk darīt. Tiešām viņi likt uz tās rampas un tad visus busus drusciņu uz atpakaļ pabīdīt. Vai pietiks ar to, ka es tikai pirmo, otro busu pabīdīšu uz atpakaļ, nu, jo te ir kādi centimetri 20. Varbūt, ka ir, varbūt, ka nav. Te kaut kas šņāts maita. Te man arī gaiss iet prom. Tā ir riepu pumpējamais uzgals. Tur piemet šauku, sapumpē riepas. Ja mašīnai ir tukšas. Katrā ziņā, ja es kaut kāds 10-15 cenīšus pabraucu šo busu, 10-15 cenīšus pabraucu šo busu, noskrūvēju tās ručkas. Varbūt, ka sajies. Laikam, ka tā jādara, jā. Domāju, ka trešo busu nebraukšu uz atpakaļ uz tās rampas, atstāšu kā ir un sasiešu. Pabīdīšu pirmo, otro busu uz aizmuguri. Jāpaskatās, kas ir augstuma īstenībā. Tā, nu busi ir sakrauti. Te ir vēl papildu virsbūve pie zemes pievilkt, krustu uzsēja. Tūlīt ar vienu pirkstu mēģināšu ieslēgt zipspuldzi. Tā, tagad labāk varēs redzēt. Sorry. Ir uzsēts šāds te krusts un ir izlaists riepām gaiss. Jo ar Oklahoma joki ir mazi. Un tagad ir kaut kur 13-10 augstums. Kas Oklahomā joprojām ir nelegāls, bet tā, redz, kur ir 13-10 un viņš it kā pārlido pāri. Pat 13,9 izskatās, ka pārlido. Kaut kur sitās. 13,9 sitās kaut kur. Bet nu 13,10 nesitās. Es domāju, ka braukt var. Pastīsimies priekšu. Sorry, ka es te tā ar vienu roku filmēju, ar vienu roku darbojos. Kvalitāte nekāda nav manam saturam šobrīd. Jo ir praktiskas tādas darbības. Tā, nu ko skatieties. Priekšu es neesmu pievilcis pie zemes. Tā. Praļitājiet. Kas sacīt jāsaka, nu 14. De 13,10. Nu jā, tas pats vien ir. Nē, 13,10 citās. Nu jā. Tā arī atstāsim. Tā. Uzkrauts ir šādi. Parādīšu. Pabraucu es šo busu uz priekšu tomēr. Redzat, tagad izskatās drošāk. Iepriekš, man liekas, viņš te būtu atsities. Tagad varbūt arī, ka neatsitīsies. Un izlaidu riepām gaisu. Kuzavu pievilku pie zemes. Un viņš it kā sēž labi. 13,10, es domāju, es braukšu. Te mums ir tāds attālums. Mēram 1 centimetrs. Un te mums ir apmēram šāds attālums. Tā, iefokusēsim varbūt bišķi labāk. Pilnīgi tā kā sazolbētie bumperi ielikti tā kā, nu tā, interesanti. Un te es neko nedarīju. Te es atstāju kā ir. Varētu pat teorētiski paripināt uz tās rampiņas.
Bet, nu labāk atstāsim kā ir. Nu, Parkeri ir vienkārši ārprātīgi. Tas ir pilnīgākais oversize. Tāds štats kā Oklahoma. Tas viņiem ir saldējs ēdiens, ka šitāds brauc. Jampampiņš ar šitādu kravu. Tā, lūk. Un neko daudz nemaksā. Maksātu normāli, ja tie nebūtu 3 garie augstie tranzīti. Ja būtu parastāki kaut kādi te tranzīti uzkraujami bez īpašas pārkaras vai nemaz pārkaras, tas būtu labs reits. $539 par vienu, reiz 3, nu es nezinu, cik tas ir, 500 jūdzes. Nu, ir virs $3 pa jūdzi, bet bišķiņ tikai. Tam būtu jābūt standarta kravai. $3 pa jūdzi uz 500 jūdzēm. Tas pat nebūtu nekas fantastiski labs, vienkārši standarta krava. Jo attālums ir īss. Ja tas būtu liels attālums, tur 1000 jūdzes, 2500 jūdzes, tad $3 pa jūdzi jau būtu riktīgi labs reids. Bet $3 uz 500 jūdzēm ir pat nekas tāds īpašs. Parasta kaut kāda kraviņa. Bet tā kā viņa ir riktīgais te oversize, man iesmērēts, tas, ko es varu vienīgais, ko es varu darīt, to, ko es pēdējā laikā tikai daru, tas ir žēloties, cik viss ir slikti.